Pavasaris ir izcils laiks, lai dotos pārgājienā un gūtu piedzīvojumus dabā. Jau 10 gadus uzņēmums Trektors piedāvā dažādus pārgājienu maršrutus aktīvās atpūtas cienītājiem. Viens no tiem – pavasara pārgājiens Cēsīs. Es esmu Nikija. Un es – Signija. Un arī mēs esam pieņēmuši Trektors izaicinājumu un dosimies pavasara pārgājienā. Tu esi gatavs, Signija? Jā! Laižam? Laižam! Laižam! Pārgājiena maršruti ir dažādi. 9 km, ko esam izvēlējušās mēs, 16, 28 un 38 km distances, kuras izstaigājot var baudīt skaistas ainavas, kas ir meža ieskautas, kā arī Gaujas krastos. Vēl būtiski, ka pārgājiena laikā var aplūkot arhitektūras šarmu, dodoties garām arī kultūra vēsturiskiem objektiem. 3000 dalībnieki devās brīnišķīgā pastaigā cauri Gaujas Nacionālajiem parkam un dažādām citām takām, kuras esam atklājuši kopā ar mūsu komandu un vēlējāmies arī izvest citus dalībniekus pastaigāties un ieraudzīt skaisto Cēsu apkārtni. Šie pārgājieni ir īpaši ar to, ka mēs parūpējamies par tādām lietām, par kurām iespējams citreiz ejot pārgājienā nesanāk padomāt. It īpaši cilvēkiem, kuriem varbūt pārgājieni ir pilnīgi jauns vaļasprieks, līdz ar to Trektors pārgājieni ir iespēja iepazīt pārgājiena norises dabu. Un es domāju, ka tie, kuri sākuši iet kopā ar Trektors, viņi gan piedalās mūsu pārgājienos, gan arī atklāja savus maršrutus un savas pastaigu takas. Lieliska lieta, ko izmantot pārgājienā, ir Trektors aplikācija. Tajā ir būtiskākā pārgājiena informācija un gluži vienkārši tā palīdz neapmaldīties. Un vēl ir forši, ka ik pēc 3 līdz 5 kilometriem ir palīdzības un atpūtas punkti. Tās ir tādas foršas lietas, ko pašu plānotajos pārgājienos nav tik viegli realizēt. Ir cilvēki, kuri pārgājienā dodas jau vairāk kārt, apmeklējot Trektors rīkotos pārgājienus no dažādām vietām, bet ir arī tādi, kuri šajā piedzīvojumā dodas pirmo reizi. Jauka, skaista, laba taka. 8. marts, saulītes spīd. Mazliet esam noguruši, jo kalnains, bet ļoti labi jūtamies. Mēs izdomājām nosvinēt 8. marta sieviešu dienu šādā ļoti labā veidā, izkustoties fiziski un vienkārši labi jūtoties draudzeņu kompānijā. Viss ir ļoti labi, ļoti daudz norāžu, nekur nevar apmaldīties un mums ir diezgan liels talants. Un ļoti patīkami un tiešām var tikai pateikt paldies organizatoriem, un laiks ir vienkārši fenomenāls, tieši ideāli, lai atrastos dabā un izbaudītu. Nu, Signija, kāds ir sajūtas, kad pārgājiens ir te jau galā? Ļoti labs, bet nākamreiz mēs noteikti varētu doties garākā distancē. Šogad sezonu atklājām Cēsīs, brīnišķīgā gaisotnē, 8. martā, atzīmējot sieviešu dienu. Un tālāk mēs dosimies uz Liepāju, kur piedalīsimies un vedīsim pārgājienu dalībniekus daudz garākā distancē. 100 kilometri noteikti būs staigājami, un gada noslēgumā izstaigāsim Ogri. Tādās patriotiskās noskaņās, noslēdzot arī mūsu sezonu šajā 2025. gadā. Pārgājienu maršruti ir izveidoti tā, lai starta un finiša vieta ir viena un tā pati. Pēc katra izietā maršruta dalībniekam pienākas e-diploms un medaļa. Patiesībā liels prieks par padarīto. Jā, ir ļoti foršas emocijas, forša diena, un jāsaka arī liels paldies Trektors komandai par šodienu. Nākamais pārgājiens norisināsies jau 20. septembrī.